trakais futbola trakums viss. Tagad jau, es jau te sēžu, jau skatos jau ilgāk laika jau. Tagad jau pulkstens, bez 15 vai bez 20, jau 10. Tūlīt sāksies lielais fināls Spānija pret Angliju. Mēs, protams, pa Spāniju. Tā, viss spāņu valodu mācās, viss priecājas. Mums jau te ēdieniņi visādi ir. Tāds bagetīts, tāds spāņu tapas visāds. Hamons sagriezts ir. Vai, ka te Jolanta ņemās pa virtuvi. Būs krabju salāti, bet tie būs krabju salāti bez krabjiem, bet ar garnelēm. Jo mēs secinājām, ka krabju nūjiņas maksā 12 eiro kilogramā un garneles maksā 8 eiro kilogramā. Tā kā tā? Jā, tāpēc ēdīs garneles, bet iespējams tās labās cenas viss ir tāpēc, ka Spānija spēlē finālā un tas viss ir likumsakarīgi. Tā kā, jā, dzers vīnu šoreiz, nevis alu, mēs neesam nekādi angļi. Dzersim vīnu, ēdīsim taps, olīvas, hamons, tādas lietas un turēsim īkšķis pa Spāniju, lai var pēc tam ziemā braukt uz Spāniju un ar spāņiem runāt un atcerēties, cik forši uzvarēja čempionātā. Tā, nu, brīvdienas kaut kāds atkal pienākuši. Kaut ko var paskrūvēt, dabūju to zondu, ko es teicu. Iepriekšējā video sajauc, es teicu Densol, bet īstenībā pagūglēju un tās Delfī ir tās, kas ir vislabākās zondas. Jā, tur rakstīts kaut kādos šitajos te aprakstos, ka viņam baigi ātrs tas reakcijas laiks. Tā arī tas iepakojums ir tāds dalīdāks un te viss tāds smuks iepakots. Liks virs un skatīties, kā viņi darbojās, cerams, ka viņi būs atsaucīgāki un tādi normālāki ies. Nu, lūk, un ja kāds atcerās tajā iepriekšējā video, ka es izņēmu ārā to zondi, to, kas negāja tā YT, cik viņi bija melni, tad tagad šitā Bosch zondi pagājis kādu laiku un normāli viņi ir, nav viņi nekādi melni. Tā kā, nu, jā, tīri zondas vaina, kāpēc viņš iet un neiet. Tā te, nu, es sākumā domāju, ka tā kā ņem, tad ir jāņem šitas te viss nost, lai tur var tikt klāt, bet te var iebāzt roku tā iekšā un pieskrūvēt tieši tā kā radīt tur, lai tur tikt iekšā. Tā kā nav tik slikti, nav tik grūti. Viss tur var izdarīt. Tagad likšu šito jauno. Galvenais es attaustīt to caurumu. Pieslīgšu tagad diagnostiku, nodziesīšu kļūdas un tad jāpielaiž un jāpaskatās, cik atsaucīgi tā zonda ir šitā te, kā viņi strādās. Vai nebūs tik kusli tā kā tā Bosch, jo tai Bosch ir tā, ka viņi iet tā kā apmēram tajā amplitūdā, voltāžā, it kā vajadzētu būt, tad viņi ļoti lēnām reaģē. Tā NYT viņi ļoti labi reaģēja sākumā, un pēc tam viņi nosprāga diezgan ātri. Tagad skatīsies, kā ies ar šito. Jā, tagad pielaid, šitā zonda sāk strādāt apmēram pēc kādām 5 vai 10 sekundēm, kad mašīna augsti ir iedarbināta. Tā pirmā zonda, viņa jau uzreiz sāk strādāt. Viņa moment, gāja uz to laikam tā referents voltāža, viņam ir tā 1,27, kas ir arī pie izspraust zondas ārā, rādās visu laiku 1,27. Tu pielaid, viņi iet, un tad viņš uzreiz nokrīt zemē un sāk strādāt, un tā viņi, tur tajā grafikā, tad no GoPro nevarēs tūplānā nofilmēt viņu noteikti. Bet, principā var redzēt, ka viņi strādā, ka viņi kustās tagad 0,78, un tā viņi tur, uzgāzies kaut man. Kad uzgāzē, tā viņi arī uzreiz, noreaģē viss. Un tas grafiks ir tāds tīzls telefonā, viņš ir bijis bremzē, bet, jā, var redzēt, ka tā zonda uzreiz darbojās. Check engines vēl man deg, tas varbūt es pasīšos, bet tur kļūdas bija uz aizmugurē, jo to zonda, kas ir tās saliektā, tur varbūt tad to Bosch var likt iekšā. Varbūt viņi tur aizmugurē strādās kaut cik. Skatīsies. Bet jā, jāpabrauc un jāpaskatās, bet man liekas, ka pagaidām tā, tas viss izskatās tā, ka tas darbojās tā kā tam vajag būt. Nav nekāds tur tāds, ka neiet un tad pēc 10 minūtēm tikai kaut kas tur pamainās un rāda vienādu to voltāžu, ko tagad viņi darbojās tā kā uzgāzē vai kaut ko tu padara vai nezinu, droši vien, ka noņemt nost kaut kādu vakumu, to viņš var uzreiz viss rādītos. Tā vecajām zondēm tā nevienai tā nebija.
Nu, vai te GoPro varēs redzēt, bet tagad rādās tā zonda, viņa lasa tā kā rāda tajos YouTube tutoriāļos, ka viņai jāiet tā uz augšu uz leju. Es īstenībā, cik es tās zonas, 3 gabals esmu mainījis un čakarējis ar viņām, neviena šitā nav lasījusi tā, ka es esmu redzējis, ka tas grafiks ir tāds, kā rāda YouTube'ā, kā jābūt. Tagad beidzot es ieraugu, kā tas ir. Tā kā, nu jā, tās zonas ir jāskatās, kuras var pirkt un kuras nevar pirkt. Es, kad pa šito te Delfi lasīju, tad tur arī bija atsauksmes tā kā labas, bet bija rakstīts, ka Bošu nevarot pirkt. Kaut kas teica, ka vispār tās, kurām tie vadi jāvieno galā, tās nevajag nemaz skatīties. Tad tur arī tu meklē, piemēram, Voyageram zondu pēc kodu, bet tev rādās ar citādāk uzgalīt kaut kādu. Vai šitā, laikam šito es varu rekomendēt. Tad es viņu skatījos, vienkārši iegāju Rockauto, uzliku Town & Country 2004. gada 3.3 benzīnu, nokopēju detaļas konkrētu kodu, un tad meklēju pēc tā kodu, un tad vairs arī interkāros nerādās tur 10 vai 20 varianti, tad parādās tikai 1 vai 2. Šitā Delfi, man liekas, vispār IC24 nerādījās tikai interkāros. Tā kā, nu jā, tas, es domāju, tagad pabrauks, un tad jau es atsauksmes varēšu pateikt. Varbūt notiek brīnums, un pat apskat var iziet. Nu, brīvdienas pienākušas tagad. Jāaizbrauc laikam līdz laukiem, tur palīdzēt kaut kādas dažas lietas. Pa ceļam sieva atradus tur kaut kā tur pie Jēkabpils kaut kāds tur ezers vai dīce, ezers kaut kāds vaigies dzidrais. Tas tur jāpaskatās un tā pie reizes jānotestē, kā tur man viss ir, kas man šķiet ir Voyager tie zondu remonti, viss ir beidzies, tur viss ir attaisīts un viss rītīgi labi iet. Tad tas vēl jānotestē, kā vēl kārtīgi jāizbrauc un jāpārliecināt. Bet man liekas, ka tur viss beidzot ir attaisīts un viss problēmas tur, kas bija saistīts ar motoru, tādām raustīšanās, ka viss tur raustījās kādreiz un kaut kas tur negāja un tur tāds, tas viss tur nebija nekādiem devējiem vainas, nekādiem filtriem, nekādiem vadiem. Tas viss bija tikai viena zonda beigt, kas bija jau ko nomainīja un izrādās tā jaunā arī īsti negāja un pēc tam palika veikt pavisam un tad, nu, nopirka beigās īsti normāli to Delfi zondu un tagad viss darbojās. Tā kā jā, nu, nav tā, ka tad atkal kārties pierādījums, ka tu nopērc tā kā jaunu detaļu un uzliec, un vienalga viņu var pilnīgi jaunu jau neiet, jo tā zonda, ko es otru uzliku, viņa arī jaunu negāja. Tā kā es ceru, ka to viss šitas zondu stāsts būs beidzies, un man jums tas vārds vairāk nebūs vispār jāsaka. Tā kā jā, tagad aizbrauks kaut kur. Jā, nu uz laukiem jau atbrauc. Vakar kaut kā tur galīgi vēl sanāca viss tā braukāšana. Domāju uz to ezeru aizbraukt, tur neaizbrauc jau pārāk vēls, bija tā domāju Jēkabpilī tur iebraukt paēst, kaut kā tur kafejnīca kaut kā zināja. Tu ar beigās paēd Hesburgerā un atbrauc uz laukiem, aizgāju gulēt. Tagad te jau ņemos pa sētu, skatos, kas te mainījies te. Ja jau Home uzņēmusies, saimniecības visas lietas ir. Mums pa daudz, es tā baigi nesenāk atbraukt, šogad man liekas pirmo reizi vispār uz šeit atbrauc. Bebrens, šitā te. Subāra garāža tukšs stāv, nekas nav. Nekāds jauns projekts nav. Uzliku stumbiņas, Latvijas Radio 2. Tā mums bija tāda, no seniem daudziem laikiem, tāda milzīga kaudze koku materiāliem, kas visu laiku te stāvēja, un tad te bija tāda pāri, tāda nojuma. Tā tur sāk gāzties, visi tie šīfers aplīs, un tad tagad beidzot arī saņēmās Oma tur, sievmā paprasīt vietējiem, varbūt kādam vai kokus, un tagad te kaut 2 vai 3 pat nāguši, un katrs tajā ņem, ko grib, un kaut ko izzāģē, kaut ko samet beigās, ir tā kā pēc karbišķi izskatās, bet, nu, cerams, ka viņi apņēmīgi kundze nobārs, un gan jau kas savāks, vai jau kāds malkā tos paņems, te kaut kas vēl ir kaut šitādi. Tie pāri tādi ieauguši zemē nav vairs tik labi, bet tādās kaut ko jau var būvēt, kaut kāds šķūnīšs un visu kaut ko no šitiem arī kaut ko sabūvēt var. Tā kā jā, tagad man galvenais saka, ka te esot koki, no kā uztaisīt pie pirts jaunas laipas. To klāju jau vecais sapuvuši. Protams, ka tur nekādu koku nav. Es atradu kaut kādas 2 dēļas, kaut kādas navagas kaut kur paslēpts. Grūti jau tā izstāstīt, ka nav, ka tie nedara. Tie, kas tur stāv, tie daudzie koku materiāli. Atrast kaut kādu šitādu. Galīgi nav sapūs dēls, un tad te vēl viens man šķūnī bija tāds dēls. Kam vismaz biezums ir īstais. Un tad iešu parādīšu, kāda tur tā laipiņa.
mājā arī iekšā te putni jau tad dzīvojās verandā. Kaut kādas augi jau sāk augt. Te bija arī, te jau ir Jolanta savāc, no augšo zvēri jau lien iekšā te tajā pirmajā. Kur Jolanta jau šuj bērniem šitos te tērpi. Ies ar omu uz šitiem te kapsvētkiem, uz Dead People festivālu. Vai ne? Kā iet, Jolanta? Fantastiski. Fantastiski, vai ne? Un tā, jau no, mēs te kaut kad te domājam, varbūt var pārvākties dzīvot, tad kaut ko sāk taisīt. Te bija tāda siena, tā kā viss kopā, tad izdomāja, lai būtu kopā tā kā virtuve, tad to sienu izņēma ārā, tad tas mūrītis tā kā palika. Plītī tur bija viss iekšā, galīgi sabrukuši ķieģeļi, viss tā kurtu. To es visu pārmūrēju, pārtaisīju. Nu, tur tā ir normāli, viss tas durtīs turās, viss tā normāli ar kurināt. Picu var izcept droši. Jā, te var viss ielikt jaunu, tad šito te toreiz speciāli taisīja viss. Palika griezts, es izņēmu ārā griezts, te bija domājis tā, ka taisīt, nu, ka šitos te noņem nost un sastutēt tie dēliši, ka, nu, te viss augšā tā kā vaļā būtu. Tā, nu, plašum tā uz augšu, tur pagaidām aizkrauts ciet. Tad te bija uz šitiem te guļbaļķiem tapetes salīmēts, ir uz tās tapetes noplēs nost. Un tā viņa nobeicēja tāda, lai tāds foršāks ir. Tā, mājās normāli sanāca, tāds balts loks un tie. Tad dēļ bija izpūs grīdi, šito gabalu nomainīja. Tā jau, ka tagad sāk skatīties, tad diezgan daudz, kas bijis izdarīts ir. Lai šitajā istabā vismazāk ir, kas darīts, bet ten ir tā kā, nu, viss it kā labākā stāvoklī arī bija. Te bija izrūsējis tas skurstenim, tad trūpēc ar foliju viņas attaisīt. Nu, tas jāremontē. Un tā, te parasti guļ, te pieaugušie var gulēt un bērni. Tad tā vienā istabā tā veco šito te atved to digitālo televīziju. To anteniņu ir un tad vismaz var paskatīties kaut ko glazni ar lāčiem. Tā kā jā, nu visi logi tad būtu jāmaina, visi šitie te, kas te ir, nu, tādi baigi labā stāvoklī nav. Nu, daudz darbs, lai varētu dzīvot iekšā. Kanalizācijas jātais, ūdeņas toreiz vilka, beigās tas sūknis sasal kaut kad neatverauc un tā kā riņķī var apiet. Tā kā. Kā kur bija? Kur tā? Tā to istabu parāda, kā kur bija. Nu, iepriekš kā te viss bija tāds. Nu jā, apmēram, ka šitie istabā vispār nekas nedarīja. Apmēram šitā te izskatījās tā, nu, ka ienāca iekšā un sāk te kaut ko darīties. Šitā tā arī nesāk neko. Nu jā. Es jau saku, daudz darbs ieguldīts, vēl kad 10 reizes tikpat jāiegulda, bet nezinu, nav enerģija uz šito. Ūdeni var izstāstīt, kā mums gāja. Jā, te ielikt. Tad es uztaisīju tādu arī no kokiem, kad vēl bija šitie dēļi, kas tagad darētu tai laipai. Tur es viņas iztērēju beigās. Nu jā. Un uztaisīju tādu tā kā jā, virtuvīt, veco izlietni ielikt. Tad te bija kaut kāda trupa, ko iet prom ūdens izrādās. Izvilkt te caurulis cauri uz pagrabu. Uz pagrabu novilkt. Tā ar ūdeni mums gāja. Jā, es izstāstīju. Un tad te dzīvoja kaut kāds lieku tur. Tālā redzēt, tur ir sūknis, tad iet trubas. Ja sāk tos karšu, mums lūk pastāties. Jā, sāk tos karšu. Un tad to ūdens trubas, viņas tur izvilka ārā. Te es raku, viss pa šeien. Uz turien, uz aku izraka. Milzīgi tur to dziļumā to grāvu, lai nesasal. Bet te jaka izrādās, cik tie parastie sūkņi sūknē. Cik tur bija kaut kādi 10 vai 8 vai 10, 12, cik tur tie metri te kaut kādi pārpa 16 metriem. Un tas parastais, kas ir sūknis, nu tie, kas iegādā to hidroforu, kas augšā stāv, viņi nevar uzsūknēt tik augsts, jo tas ūdens, nu viņš sūknē un viņš sāk retināties un nevar uzsūknēt, pēc fizikas nevarot. Tā vajagot sūkni, vai kas ir iekšā, vai speciālo, un es toreiz nopirku to speciālo sūkni, kuram ir 2 caurulis. Pa vienu viņš sūknē un pa otru viņš tā kā pūš iekšā, un tur apakšā ir tie akā iekšā ir tāds pribambas, kur viņš tā kā pūš iekšā un palīdz celt augšā vēl. Ar to kā es nočakarējos, cik tur nedēļas, tad tāds diametrs trubai nedara, tad vēl kaut kas neiet, tad nevar uzsūknēt.
beigās visu palaid, kaut kāds laikam 2 gadus viņš bija, un tad mēs kaut kad aizmirsām, un tad beigās tas sūkens uznāca kaut kāds trakais ātrais sals un saplīst sūknim korpusus. Tā arī viss te beidzās. Es saku agrāk, kad tikko sāku to ādažu māju, tad te kaut kā biežāk brauc. Vai kad... Un tad tagad jau paliek mājās vairāk darbu un nevar pa 2 mājām galīgi nevar nekādīgi. Nu, gan naudā, gan ja tev gribas vēl kādā ceļojumā aizbraukt vai kaut kādu hobiju, kaut kādu tur projektu uzmetināt vai ko. Un tā vēl 2 mājas uzturēt galīgi traki. Un tad tā tagad stāv kaut kā. Gan jau kāds cits no ģimenes uzņemsies šito te visu. Cerams, ka būs kāds apņēmīgs cilvēks, turīgs, ka bija daudz naudas, ko ieguldīt iekšā, jo tur tiešām daudz jātais. Un tā jau, kas gribēs dzīvot, kas varēs kaut attālināt strādāt vai ko, vai tur ar zemniecību nodarboties. Tā ir šī te uztaisīja arī žogu ten. Daudz, kas jau te sataisīts. Man iespējams kaut kādos video es jau biju stāstījis, ka mēs te dzīvojām, vienu vasaru atbraucām, nodzīvoju visu vasaru laukos. Toreiz strādāju tur ofisā, un es izdomāju, man jau bija tas diezgan izbesīs tas office darbs jau toreiz. Un es kaut kad braucām ar sievu apakaļ no šejienes, un viņa teica, bet var taču paņemt tā kā atvaļinājumu, vai nevis atvaļinājumu, 3 mēnešus vajadzēja, lai visu vasaru, kamēr bērniem brīvlaiks. Tā kā aiziet no darba, aiziet uz bezdarbniekiem, un pēc tam atrast citu darbu, aiziet apakaļ. Padomāju, tad pieņemt lēmumu aiziet, un aizgāju pie priekšnieka Rīgā, un pateicu, ka es gribu vasaru, jūniju, jūliju, augustu dzīvot laukos ar ģimeni. Un, kad ir 2 varianti, vai es tagad tā kā eju prom no darba, un pēc tam atnāk apakaļ, kad uz septembrī. Vai arī es eju prom, un tad pēc tam meklēju citu, un tad viņš piekrīt, ka varēs nākt apakaļ pēc tam. Tad mēs dzīvojām, tad pirmais, ko es toreiz darīju, bija būvēju šito toleķi, jo toleķis te nav. Toreiz tie mēsli te nebija, uzbūvēju tādu. Tā jau tagad diezgan tāds, jau padzīvots tāda bija toleķi. Šī tāda un visu uztaisīja ar šī tādiem caurspīdīgiem griestiem ar gleznu un tāda plaša, ka forši var sēdēt. Tāds bija tas pirmais toreiz būvējums, kaut kur varbūt bildes uzlikšu pa virs. Kaut kur jau bija safočējis, ka tur tieši ņēmās pirmās dienas, kad atbrauc. Tā, bet ātri jau noplaka viss tā ideja par to laukos dzīvošanu, jo labi, darbi jau vienmēr kaut kur kaut kādu var atrast, bet bērniem skola, te man liekas uz vietas nemaz nav Bebrenē līdz vidusskolai, tad tev viņi jāvadā kaut kur uz Ilūkstu vai kur tur pa taksisti jāstrādā bērniem visu laiku. Ja tev vēl ir tāds darbs, ka tu pa dienu nevar izrauties, tad kur viņi, vispār tā loģistika kaut kāda bildīgi nesaprotam sanāk, un arī, lai to mājas attaisīt tā puslīdz forši, tur, kāpost ar riktīgāko vajag tādu te nopelnīt nevar. Un īstenībā, mēs nodzīvojām tos 3 mēnešus, un tad, kad aizbraucām uz Rīgu, nevis uz Rīgu, tur uz Ādažiem atpakaļ, tuvie Rimī, un ir tur tādas lietas, un tev ir tāds uzreiz prieks, jo tad arī bija kādreiz tev sagribās, pieņemsim kaut kādu, nezinu, tur hamonu vai kaut kādu vīnu tikai saldie veikalos, un tad uz Daugavpilu tu kādreiz aizbrauc, 40 km jābrauc, tad tu tur var dabūt tās labās lietas, pie kurām tu esi pieredzis, bet tā uz vietas te nekā nav, un visu laiku tev pa laikam kaut ko sagribās, un tu viņu nevar dabūt šeit. Un tas bija tāds, sakal, kultūršoks, ka aizbrauc atpakaļ, tur, pa krānu tak ūdens, un tā un īsta duša, un tā, jo toreiz jau mazgājās tie dīķi vai pirtī, un tomēr tā, pierod pie tām civilizācijas lietām. Labi, beigšu pļurkstēt tieši tālāk taisīt. Tad ir tāda guļbaļķa pirtiņa arī uztaisīt, kur jau arī te jau visi šitie te sāk sadalīties, visi tie jumtiņi, un te sāk aizaugt, un kur te visi tā nelaimīgā laipa, un šitas arī jau viss jāmaina, te principā viss būtu jārau. Tā laipa viss jāiztaisno tas metāla rāmas, un tad tikai būtu kaut kāda jēga. Tā pašai pirtī tie visi koki normāli. Un tā jau tagad ir kaut kādi daži nomainītie, kaut kādi vecie, kaut kā sastiķēts, un man tagad ir šī tā daļa kaut kā jāuztais, lai var kaut vai aiziet tur un, nezinu, ielikt, papeldēties, ja kāds grib. Ja kāds ir tāds peldetmīls, tā kā tā tur pirti iekšā nekas tur baigi nav tāds. Var jau parādīt.
Tagad atcelts viss augšā. Tāds lāviņš, munduls. Arī kaut kad uztaisījām vāku, jo otrādāk jāliek kaut cik tādu liek. Peliekritus nosprāgos un tā. Jā, tur tā viss, nu tās uz skurīm te viss, tie ūdeņi silst un tā. Un tā jau. Arī, ja patīk pirts, tad var iet pirtī. Manā pirtī nepatīk, vai karsts. Tā kā tāds īsais stāstīņš pa laukiem. Kāpēc tā sanāk retāk atbraukt? Kāpēc ir tik daudz ko darīt? Kāpēc neko neviens nedara? Jo ir tik daudz ko darīt un tā, kā es kādreiz pavadu savus brīvdienas. Tāds Hansāga vlogs tāds, mana ikdiena. Tagad tieši tur zāģēt uz dēļas un nesīšu uz turien kaut ko sāku skrūvēt. Ko sāks kaut ko darīt, ne? Cik labāk, kad ar tiem vadiem vairs nav jāņemās, ka tik tālu mēs esam attīstījušies cilvēcē. Dēļi sazāģēti. Viss cik bija. Tagad apfleksēs maliņas. Nāk jau. Jolanta uztaisījusi vakariņas ar pusdienas noši. Jā. Jā, es tagad jānofleksē maliņas un te jā. O, tā jau varēs liekt dīķī. Jā, tā varbūt kaut kas sanāks arī. Paņēma kaut kādu nejās ripu, jāpaskatās, varbūt ir kaut kāda jaunāka. Bet tā šitie fleki šitā diezgan labi, milokī. Mums darbnīcā viņi, uz metāliem tie, kas strādā tur, tad vairāk pat, ka viņš principā iet 8 stundas dienā, visu laiku tie maina bateriju katru dienu. Nezinu, šitādiem tādi mums ir kaut 2 gadi, kas ir vairāk jau darbojās, kas tieši katru dienu visu laiku viņi tikai spēja baterijas mainīt. Tā, neplīst, iet visu laiku. Jā, pirmais dēls ielikt. Tagad jāieskrūvē te tāds, tas vidējais stiprinājums un tad jākrāmē pārējie. Laipiņi normāli tagad. Šitī tālu, cik dēļi tik ir. Tālāk vērts. Vai te uzkāpt var? Nē, tā staigāt var. Uzmanīgi tikai jāstaigā. Bet tā, kaut kā varbūt, ja tu strādā katru dienu birojā, tad liekas brīvdienās, forši tur uztaisīt laipiņu, bet ja katru dienu šī tādā lietā ņemās, tad brīvdienās tas nav nekāds tāds veigais prieks. Tāpēc es arī man liekas savien mazāk tāds, ja es kaut ko remontēju vai kaut ko, tāds, ka negribās darīt, vēl brīvdienās to pašu, ko darbā. Ja gribētos, tad var aiziet uz darbu un padarīt, un tad dabūt naudu, vai kaut kā tā. Labi, tagad jāvāc nost instrumenti. Atnācām uz bodi. Te ir šīs te afišu staps, kas tik te nav. Jā, pati esencija. Visādas lietas. Kapusātiskus tos mēs jau zinām. Iepazīsti sandvieti. Saldējuma jubileja ar Roberto. Kur ir daudz? Visādas pašas lietas. Ar Roberto Meloni. Visāds ārzemju lietas. Baznīcai var noziedot. Jā. Tiem nevajag ziedot. Atbrauc mājās no laukiem. Tagad es zinu, kur pūt garām tas izpūtējis. Var parādīt jums arī. Te, ko viņš viss te. Šitāds te. Nolūs nost. Es nemetināšu vēl vien šito daļu. Es droši vien, ka viņi pirkš jau un to aizmugur visu. Vai vēl vienreiz viņi ņemt nost, es negribu galīgi. Kaut kādā brīdī vēl domāju, moši, tomēr sametināt to izpūtēju, tad, tik trakos bunduls te tā nav, bet tad es atradu jau, kad arī šitējā pusē, kur te vēl viņš būtu jāmetina višķiņu vēl, un tad viņš te būtu jāmetina kaut kā klāt, pie šitā te gala, vai kā tu vari uzslikt normāli gaisu. Tā viņš būtu pie šitā te gala, te jāmetina klāt,
te jau atkal no augšas, tajā metināmā klāt nevar dabūt, tad viņš viss jāņem atkal nost ir. Un tad es ieraudzīju, kad arī reku, te ir caurums jau, tur atkal jāmetina ir. Tā kā gan jau kā vienkārši mainīs šito visu daļu, kas ir no aizmugurs līdz šeienei, un tad es skatījos te interkāros viņiem, viņš kaut kur šitik īsts tikai ir. Varbūt te varēs tieši uzlikt, jo te stūli ar tie savienojumi tik daudz ir. Tā gribētos nogriezt te nost, uztaisīt normāli, tik taisni gabaliņu. Tad skatīsies, jā, vienmēr sakot pasūtīja jaunu izpūtē. Tā, tik pie jauna izpūtē, šitā visā garumā, tik jauns un spīdīgs, nekas nekrīt, nelūst nost. Galiņš višķi salocīts. Un tā, tagad jāskatās, kā te iet, man liekas, ir 50 tā cauruli, bet šita te ir vairāk kaut kā. Bet te atkal ir tā kā ir, 50 tā, tas ir. Man liekas, ka vajāģeri 50 tā. Te ir iekšējais, nezinu, viņš šī saspiežās varbūt kopā, jāmēģina mums. Te ir 56 gandrīz, cik tur viņš saspiedīsies pa šitām te vietiņām. Cik tur milimetriņi ir. Kaut kā 3. Nezinu, vai viņš ir tā 50 to ieliks, vai viņš varēs tā savilkt. Caurulīt jāieliek, jāpamēģina sākumā. Jā, tik viegli nemaz negāja arī ar to jauno izpūtēju tagad nopirka. Pilnīgi jaunu un domāju, fiks uzmetīs un tā nemaz nav. Pirmkārt sākumā viņš man likās, kad ir no īsā, tāpēc, ka viņš beidzās jau kaut kur te. Bet tad es sapratu, ka arī šitas tas kronšteins, kas ir gumija, kur karājās iekšā, viņš nedara. Ka viņš ir tā kā, pārāk uz to pusi. Tad es domāju, ka jāpārskrūvē augšā tas kronšteins, viņš tur kaut kāds izskatās jau pārskrūvēts. Bet tad es ieraudzīju, ka viņam ir tāds tā kā ķipā universālais, tā kā skāva, ko var atlaist vaļā skrūva augšā. Un tu viņu var aizbīdīt visu uz turien. Tagad viņš tajā pusē gandrīz der. Un šeit tad es sataisīšu. Te izrādās tur ir tā 55. caurula. Te ir jābūt iekšā 55. Bet līdz stienē man viņi neatnāk. Man te būs šis vidus jātaisa. Un šeit tas stiprinājums arī nesagāja. Šitas te bija pa zemu. Es dabūju no vecā nogriezu nost ieliku un piemetināju pie tā jaunā klāt. Citādāk salikt nevarēja. Nezinu, tur iespējams tā gumija vai kaut kas tur ir izmainīts. Tagad viņš stāv tā kā vajag, normālā augstumā. Tā bišķi virs balona tā. Viss tā kā vajadzētu taisīt. Tagad mēģināšu čakarēties, taisīt to savienojumu kopā, redzēs, kā sanāks. Labi, ka šito visu veco sūdu nogriezt nost, jo reku te tagad, ka ņēma nost nolūz arī šita te gabals. Tā kā, ja es būtu pievienojis te piemetinājis klāt, man būtu atkal pēc kādu laiku te nolūz. Te tālāk normāls metāls ir, tā kā es domāju, sajies. Beidzot, šeit ir gatavs, šeit ir izdevās parādīt. Šitāds te bija vienīgais, kas, nedaudz ir Āfrikas stils, protams, bet vienīgais, kas man bija sējasniec cauruli. Un ar divnieku sienu, un tā 55 negāja viņā iekšā, tāpēc viņa atfleksēja vaļā, šitik tālu, lai viņa pavērās vaļā, tad šito es varēju bišķi iebāzt iekšā. Šitā dabūju tā, stikā metināt vienkārši, pa virs te uz šovu uztaisīt. Un tad nometināju ciet, es domāju, būs labs izpūtojis tagad, būs riktīgi stiprs. Tagad kādreiz vēl šitā priekšā jānomaina, bet tā izmugura, es domāju, tagad ir, šitas nekad nesarūsēs. Tā, viss pārējais sadaisīts, viss stingri turās forši. Tā kā jādod ručkā. Un nemaz nebija tik ilgi. Arī, es sāku kaut kādos 6 un visu materiālu meklēšanu 8 jau gatavs. Tā kā, diezgan pozitīvs rezultāts. Bet kāpēc visu to vajadzēja tagad darīt īstenībā? Tagad tā pēkšņi steigā jāteiks, jo varēja braukt, uzmetināt taisnu trūk galā vai ko. Tāpēc, kā brīvdienām ir ieplānots vēl viens piedzīvojums, kur aizbraukt Vojāģeri. Un iespējams būs tā pirmā reize, ka varēs dzīvot Vojāģeri tā kā kempera vagoniņā. Tā kā vēl viena diena ir man rītā pārtaisīt, ielikt matracs, izņemt krēslas, ielikt matracs, jānopērk tie ļipučkas tādi, lai aizskarības ir uztaisīt. Un tā jau paņemšu jūs arī droši vien, ka līdz piedzīvojumā. Un ja ir kāds jaunpienācējs kanālā un nav redzējis sēriju par šito izpūtēju, es kaut kur ielikšu kaut kādā veidā, droši vien varēs uzspiest un redzēt. Bet, jā, te ir tas līkums, kas iet pāri tiltam, viss bija nopūs un man nebija vienkārši, ko, bija kaut svētdiena. Kā es taisīju šito visu līkumu riņķī, kā es klusinātēm metināju te šito ciet, otrā pusē arī metināju te ciet. Bet reku viņš jau tagad ir caurs akal un vēl vienreiz es negribēju metināt un arī te viņš tagad ir caurs.
Tāpēc uzlikt jaunu izpūtēju.